29. decembrī Paula Stradiņa medicīnas muzejā Rīgā notika akcija sabiedrības Grindex fonda zinātnes un izglītības atbalstam svinīga skolotāju augstākās izglītības mācību iestāžu mācību spēku un mācību iestāžu sveikšana. Es esmu ļoti priecīgs, ka mēs varam tādu pasākumu īstenot, tāpēc, ka tie ir mūsu nākotne, tā ir mūsu nākotne, tie ir mūsu kadri, ko jūs viņi gatavojat ar jūsu palīdzību. Mums tikai bišķīt jāatbalsta jums. Jāatbalsta gan mācību nozars, gan skolas, kas gatavo jaunus nākotnē studentus, gan arī universitātes, akadēmijas un augstskolu, kas var modernizēt savas laboratorijas un labāk sagatavot studentus priekš nākotnes darbam. Akcija sabiedrības Grindex fonds zinātnes un izglītības atbalstam tika izveidots 2006. gadā ar mērķi atbalstīt un veicināt speciālistu izaugsmi un izglītošanu inženierzinātnēs, dabaszinātnēs, farmācijā un medicīnā. 5 gadu laikā Grindex fonds ir piešķīris stipendijas un prēmijas, kā arī atbalstījis veicinošos projektus vairāk kā 425,000 latu apmērā. Tātad šis fonds varbūt atšķirs no daudziem citiem, kad tiek aptverta visa tā ķēdīte, sākot no skolnieka, studenta, mācības skolotāja, mācības spēka un visbeidzot līdz jau lielām tehnoloģiskām izstrādnēm un zinātniskiem atklājumiem. Un es domāju, mēs varam tikai apsveikt un vēlēties, lai Latvijā būtu vairāk šī fonda atbalstītāji. Un kā Litmana kungs teica, lai nebūtu tikai atsevišķi izcili uzņēmumi, kas spējīgi atbalstīt šādus pasākumus. Šogad laureātu vidū ir Liepājas Aleksandra Puškina 2. vidusskolas ķīmijas skolotāja Naģežda Mednis, draudzīga aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Lauma Micāne, Ogres 1. vidusskolas ķīmijas skolotāja Inese Orbidāne. Dats Eglīte draudzīgā aicinājuma fonda vārdā pasniedz medaļu un diplomu Kirovam Lipmanam par ilglaicīgu atbalstu Latvijas izglītībai. Prēmijas tika pasniegtas Rīgas Stradiņa universitātes docentei Irēnai Dabertei, Rīgas Stradiņa universitātes docētājai farmakoloģijā docentei Santai Purviņai, Rīgas Tehniskās universitātes profesorei ķīmijas doktorei, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētāja loceklei Mārai Jurei, Rīgas Tehniskās universitātes profesoram ķīmijas doktoram, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētāja loceklim Valdim Kokaram, Latvijas universitātes asociētajai profesorei Andai Prikšānai un Latvijas universitātes asociētajam profesoram Uldim Kondratovičam. Un es gribētu no sirds pateikties tieši uzņēmējiem, viņu vadībā par to, ka šāds fonds tiek organizēts un šādas aktivitātes notiek Latvijā. Vēl vairāk es gribētu teikt, pat ierosināt, varbūt Lipmana kungs var apvienoties ar citiem uzņēmējiem un veidot tādu Latvijas kopīgu fondu pētījumu veikšanai, kā tas ir Eiropā, lai varētu arī pasūtīt pētījumus. Tieši šoreiz darbs apbalvojums tiek dots par to, kas ir izdarīts, bet varētu arī tieši pasūtīt pētījumu nākotnē. Liepājas Aleksandra Puškina 2. vidusskolas jaunie profesori un mācības spēki bija izgatavojuši iedvesmu un mīlestības tableti Grindex fondam un pārsteidza klātesošos ar tematisku uzvedumu.